Čau, sveiks visiem! Neliels ieskats to, kas notiek manā tādā šķūnī, kūtī, vienalga, kas tas būs, vienīgais, kā tas notiek. Principā, lepoties par kaut kādam progresu, par kaut kādu es vēl nevaru. Vienīgais, kas ir sasniegts, tiešām ir, labi, ārē arī diezgan silts laiks, bet vakarā vienkārši ieslēdzot sildītāju, tad teikt, ir silti iekšā, var strādāt tādā hudijā, un pēc darbiņa atbraucot var dažus dēļus, tā teikt, piestiprināt un izslēgt visu, uzliko atslēgu uztaisīja un var atgriezties mājās un vienkārši paturpināt vakardienas, jo laiks ir tāds, ka gandrīz 9:00 un daudz ko tu nevari izdarīt, bet var paspēt kaut ko nelielu izdarīt, un sajūta ir jau krietni labākā, jo tev ir progress. Bez progresa, ka zināms, nekas nenotiek, un arī cilvēks varētu palikt tur, kur viņi būtu, ja nebūtu maziņš progresiņš. Tā kā viss te ir, viss ir gatavs stāvoklī, gatavs zaģēt, gatavs, skrūvēt, kas vēl, jumts man bišku tā kā nepatīk viena vietiņa, pēc tās vētras man tur lietas iet iekšā, ūdentiņš pīlinājās iekšā, tā kā uzliku, tā teikt, pagaidām, tur maziņi, tā teikt, pētīti parādās, kad būs laiks, kaut ko būs jādara, bet, tik un tā šīs gads šindalēs būs jāuzklāj. Tā kā tāds, kas vēl varētu būt tāds interesants, tad ir viens vai nekas, var redzēt, kā tas siena, visa konstrukcija, viņa tāda, kāda ir, būs ļoti liela atstarpē, bet vismaz man būs ļoti taisnas, normālas sienas, kuram pēc tam var būt ērti strādāt, un es paslēpju zem tām visas tas milzīgas, nekārtības, nevienlīdzības, un būs tā. Ar jumtu būs jautri, tur, bet vismaz būtu ļoti labs, augsts griezta līmenis. Kaut ko varbūt tu var izdomāt, tur augšā kaut kādas tādas vietas, kur kaut ko salikt būs iespējams. Tā, turpinam strādāt, un lai būtu katru dienu maziņš, bet progress, un tad viss sanāks. Tiešām, čau visiem!